Šajā prezentācijā apskatīsim, kā sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli, kas palīdzēs piesaistīt darba devēju uzmanību un palielinās iespēju tev tikt uzaicinātam uz darba interviju. Labs CV un motivācijas vēstule bieži vien darbojas kā komanda. CV piesaista uzmanību, taču motivācijas vēstule palīdz pārliecināt darba devēju, ka tieši tu esi īstais kandidāts. Bet kas tad ir CV? CV, jeb dzīves apraksts, ir dokuments, kurā īsi un strukturēti tiek apkopota svarīgākā informācija par cilvēku. Parasti tajā iekļauj personīgo informāciju un kontaktus, lai darba devējs varētu ar tevi sazināties. Tālāk tiek norādīta izglītība, darba pieredze, dažādas prasmes un valodu zināšanas. CV var pievienot arī informāciju par kursiem, apmācībām, certifikātiem, kas palīdz radīt un pierādīt tavas zināšanas un attīstību. Vari norādīt arī papildus pieredzi, piemēram, brīvprātīgo darbu vai iesaisti dažādos projektos. Bet ko darīt, ja nav darba pieredzes? Zini, daudz jaunieši satraucas, ka viņiem nav darba pieredzes, un tāpēc šķiet, ka CV nebūs ko rakstīt. Taču patiesībā pieredze var būt daudz dažādos veidos. Svarīgākais ir iemācīties pareizi pasniegt savas aktivitātes. Piemēram, iespējams, tu mācies skolā, iespējams, esi students, uzraksti par to. Tāpat nozīmīgi ir tava dalība dažādos projektos, kuros tu esi piedalījies. Jauniešu iniciatīvas, projekti, skolas pasākumu organizēšana. Arī hobiji un intereses var daudz pateikt par cilvēku. Sports, mūzika, māksla, fotografēšana, tās var parādīt tavas intereses un noteikti arī prasmes. Papildu vērtību dod kursi, digitālās prasmes, sociālo tīklu pārvaldīšana, komandas darbs, brīvprātīgais darbs dažādos pasākumos vai organizācijās. Bet kāda tad ir CV struktūra? Lai CV būtu viegli uztverams, ir svarīgi ievērot skaidru struktūru. Parasti CV sākas ar kontaktinformāciju, pēc kuras vari pievienot īsu sevis raksturojumu, dažus teikumus par to, kas tu esi un kādas ir tavas stiprās puses. Tālāk sakot, tava darba pieredze, izglītība, papildu izglītība, kursi. Svarīga daļa ir arī tavas prasmes, stiprās puses, kas parāda, ko tu proti un kā vari būt noderīgs darba vietā. Noslēgumā vari pievienot intereses, bet tikpat svarīgs ir arī tavs CV noformējums. Tam ir jābūt pārskatāmam, sakārtotam un vizuāli patīkamam. Mazliet tālāk paskatīsim arī dažus piemērus. Cilvēki nereti pieļauj dažas tipiskas kļūdas, un viena no tām ir vienkārša nokopēšana no interneta, vai arī no kāda cita drauga, paziņas, paņemt CV un nepielāgojot informāciju sev. Tāpat ļoti svarīgi ir izvairīties no pareizrakstības un gramatikas kļūdām, jo tās var radīt neprofesionālu iespaidu. Vēl viena bieža problēma ir pārāk daudz liekas informācijas. Ja teksts ir pārāk garš vai nesakārtots, darba devējam ir grūti ātri atrast galveno. Svarīgi arī, lai informācija būtu sakārtota loģiskā secībā un sadalīta skaidrās sadaļās. Un, protams, CV vienmēr ir jābūt patiesai informācijai. Ja tu pārspīlē vai sniedz nepatiesus faktus, tas var radīt problēmas arī vēlāk. Te ir daži CV piemēri. CV var būt dažādi izskati. Daži ļoti vienkārši un klasiska stila veidot, savukārt citi var būt vizuāli košāki un dizainiski izteiksmīgāki. Iespējams izmantot arī kādas CV paraugus vai gatavas formas. Svarīgākais ir, lai tavs CV būtu viegli salasāms un pārskatāms, un dizains var palīdzēt piesaistīt uzmanību, taču atceries, ka tas nedrīkst būt traucēklis informācijas uztverē. Motivācijas vēstule. Motivācijas vēstule ir kā īsa prezentācija par sevi. Tā palīdz izcelties starp citiem kandidātiem un paskaidrot, kāpēc tieši tu vēlies šo darbu. Parasti vēstule sāks ar ievadu, kurā tu īsi pastāsti par sevi un norādi, uz kuru amatu tu piesakies. Vēlāk var paskaidrot, kāpēc tevi interesē konkrētais uzņēmums vai darba vieta un kas tev šajā darbā šķiet saistoši. Svarīgi ir arī uzsvērt savas prasmes un pieredzi, kā tās var būt noderīgas šajā darbā un kāpēc darba devējam būtu jādod tev iespēju. Noslēgumā pieklājīgi pasakies par veltīto laiku un izsaki cerību satikties darba intervijā. Tagad es tev pastāstīšu,
ko labāk darīt un ko labāk nedarīt, rakstot motivācijas vēstuli? Rakstot motivācijas vēstuli, svarīgi ievērot dažus pamatprincipus. Vēstulē ir jābūt īsai un konkrētai. Parasti pietiek ar 1 lapu, maksimums pusotru. Tekstam jābūt pieklājīgam, profesionālam un skaidram. Noformējumam jābūt vienkāršam. Balts fonts, klasisks fonts un pārskatāms izkārtojums. Savukārt nevajadzētu rakstīt pārāk garas vēstules vai izmantot pārāk neformālu valodu. Arī tas radīs neprofesionālu iespaidu par tevi. Tāpat nevajadzētu kopēt internetā atrastus paraugus un pilnībā atkārtot tieši to pašu informāciju, kas jau ir tavā CV. Šeit būs daži padomi, lai dokumenti izskatītos profesionāli. Iesaku saglabāt vienotu stilu gan CV, gan motivācijas vēstulē. Piemēram, izmantot vienādas krāsas vai dizaina elementus. Rakstot par savām aktivitātēm, nodar spēcīgi darbības vārdi, piemēram, organizēju, vadīju, piedalījos, izveidoju, plānoju. Un ļoti svarīgi, pirms dokumentu nosūtīšanas tos rūpīgi pārbaudīt. Dažreiz ir vērts palūgt arī kādam citam izlasīt tekstu un pamanīt, vai nav ieviesusies kāda gramatikas vai interpunkcijas kļūda. Ja vēlies, vari izmantot arī šo CV paraugu, kas pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Noslēgumā varu tev teikt, ka labi sagatavots CV un motivācijas vēstule ir ļoti svarīgs solis ceļā uz jaunu darbu vai prakses vietu. Ja dokumenti ir pārskatāmi, patiesi un profesionāli sagatavoti, tie var būtiski palielināt tavu iespēju saņemt uzaicinājumu uz darba interviju. Paldies tev, ka noklausījies šo prezentāciju, un paldies tev par uzmanību. Ļoti ceru, ka šie padomi tev noderēs arī nākotnē. Lai veicas!